Es gribu salikt kopā ar pirmo stāstu, kurā bija runa par to ChatGPT. Tas bija kolosāls ieteikums, un ar otro un ar trešo. Un tajā ieteikumā bija iekšā ļoti daudz patiesības. Un tikko jūs slaidiņā redzējāt, ka tur tā identitāte, tur sarakstu visu, un arī stratēģijā tur jau ir kaut kādi termini. Un es saku jums, tieši tā jums jārīkojās. Ko jums vajag, jums ir bišķiņ jāiemanās, kā rīkoties ar mākslīgo intelektu, un tad jums būs viens tāds sarakstīns ar tām stratēģijām vai tiem elementiem, kas jūsu stratēģijā ir vienmēr. Katra reizītē, kad jums kāds prasa stratēģiju, un ja kaut ko viņam vajag, kolosā, jums ir šitā liste, un tad vēl bišķiņ klāt, kas ir tieši viņam. Šitam projektam vēl bišķiņ to klāt, un dēra, un tik sūt projām, un visi laimīgi. Jo viņam vienkārši to vajag, viņi to pērk, sanāk. Tā ir. Un es savukārt mēģināšu jums ieskicēt pāris vārdos tās tipiskākās lietas, un lai cik dīvaini neliktos, man it kā būtu ļoti daudz jāstāst un jārāda jums, cik tehnoloģijas ir foršas un ka tur visu kaut ko var. Un es kaut kādā mērā to arī darīšu, bet vienlaicīgi jums jāsaprot, ka mēs tajā brīdī runājam par veselu autoparku ar visdažādākiem automobīļiem, bet ja jums tā īsti nekur nav jābrauc, vai jūs nezināt, kur jums jābrauc, pilnīgi bezjēdzīgs laukums. Šobrīd jūs katrs droši vien esat pamēģinājis kādu no visiem šitiem brīnumiem, parakstījušies, un viņš tur kaut ko raksta, un jums izdodās, un teksta ir tādiem blāķiem, ka otrā galā cilvēki domā, šitie raksta dievīgi. Viņi īstenībā zina, ka jūs rakstat to ar vienkārši šitiem rīkiem. Un mēs ienākam tādā laikmetā, kurā mēs īsti nevaram saprast, kurš šito visu lasa. Jo ģenerēt mēs varam vienkārši brīnišķīgā ātrumā. Tikai pasaka tēmu un slēgt, gatavs. Lai nu kā. Bet īstenībā ir dažas svarīgas lietas, kas ritīgi palīdz. Jums šitā bilde, es neiešu detaļās, jūs vienkārši varat nofotografēt un jums uzreiz ir risinājums. Šitā ir struktūra, kas jums ir vajadzīga, lai ar to brīnumu parunātos tādā jēgpilnā formātā. Un ko es ar to domāju? Kādam formātam ir ārkārtīgi liela nozīme, ko jūs viņam pajautājat. Ja jūs tūliņ pat un tagad atvērsiet kādu no šiem rīkiem un ierakstīt iekšā jautājumu, kā man dzīvo tālāk labāk? Jautājumu nav vainas, bet jūs iegūsiet tikpat vispārīgu atbildi, kādu jūs tikko uzjautājāt, vai ne? Tā kā, ēd veselīgi, kusties, jūrmala, pārgājiens, gulēt, viss kā nepīpē, nedzer un viss būs labi. Bet, ja mēs pieliekam klāt bišķiņu vairāk informācijas, tad izrādās, ka var dabūt daudz labāku rezultātu, jo kas mums ir jāpatur prātā, šis jautājums, kas tu tāds, vai ne? Viņš tā kā lasa uz tevi, es neko par tevi nezinu. Un līdz ar to jūs dabūnat tieši tādu atgrieznisko saiti, ja tas rīks par jums un jūsu situāciju neko nezina. Ja viņš nezina, kāda ir jūsu stratēģija, jūs varat teikt, man ir NVO, mēs tur darām tādu lietu, kāda būtu jābūt stratēģija. Viņš uzber visu kaut ko un saka, nē, mēs tur vēl to gribam un šito. Un līdz ar to nekas no tā nav iekšā. Un tad parasti organizācijas visdažādākajās mācībās un satikšanās reizēs un arī privātās konsultācijās man jautā, vai ir, vai viņi tā kā sacerās, ka ir tāds burvju prompts, vai tā uzved nekur jautājumu, es uzdodu mākslīgam intelektam, ar kuru visi biznesa procesi vai visas problēmas tiek burtiski atrisinās ar vienu gājienu. I want it all and I want it now. Es ierakstīšu burvju vārdus, nemūžam vairs nerakstīšu sociālos tīklos, jo paši viņi rakstīsies. Un Facebookā arī mēs neko nerakstīsim, jo tur jau prompts ir uzrakstīts, viss kārtībā, viņš pats tur ģenerēs to. Un tā atbilde, protams, ir, ka nē, tā nav tāda burvju prompta, nav tāda burvju uzvedi, kur var uzrakstīt, un no tā brīža tad viss būs kārtībā. Nē, nebūs. Būs īstenībā jāpastrādā, un tā ir tā galvenā lieta, kā mākslīgais intelekts, kā tehnoloģija, kā viena no šī brīža ļoti lielām aktualitātēm. Un patiešām arī tas risinājums ir ļoti spēcīgs, bet viņš nav burnoņi. Un kas nozīmē, ka jo vairāk mēs protam, jo ātrāk mēs varam izdarīt, jo detalizētāk mums pašiem par savu organizāciju ir jāzina. Un tas, ar ko es savā darbā visvairāk saskaros, ka tas ir lielisks palīgs, bet skaidri spēt izstāstīt, kas ir tie darbi, kādi ir uzdevumi, kurus mēs darīsim un viņus spēt atkārtot, ir tāda visai piņķerīga lieta, jo mēs nemākam viņus nodefinēt. Mēs mākam darīt tā kā mēs darām tādā
zoom in režīmā, ne? Es tur ņemos un daros un es zinu, kur es tagad skriešu, kam es sūtīšu, ko es darīšu. Bet tad, kad man ir jānoformulē tas tādā sarakstiņā vai jāuzzīmē tagad tādā diagrammā, kā mēs šito izdarām, tad baigi grūti izrādās tas ir. Bet tas īstenībā ir ļoti svarīgi, jo tajā brīdī sāk parādīties jēga lielāka no tās mākslīgā intelekta spējas kaut ko sarakstīt. Un tad ir vēl 3 burti LMM, un tas ir nākošais tā kā līmenis, ar kuru jūs jau zināt, ka jūs darbojaties visticamāk. Tas nozīmē lieli, multimodāli modeļi mākslīgam intelektam, kas nozīmē, viņi rada video, viņi rada attēlus, viņi rada tekstu, viņi rada, baigi daudz kaut ko skaņu, audio. Un tā taču, zināt, šobrīd ir. Mēs varam rakstīt tekstu lodziņā, nekad nerunāt vairāk, ierunās kāds mākslīgais intelekts manā vietā. Ja mēs runājam par komunikāciju tehnoloģijām, to var. Bet atkal tā nav NVO saulainā nākotne, tā nav arī uzņēmuma saulainā nākotne, tikai tāpēc vien, ka mums ir svarīgi pirmkārt nekļūt garlaicīgiem, jo tā ir nākošā problēma. Iedomājieties, ja visi tagad tā dara. Mēs tā kā nonākam tādā tirdziņā, lauku tirdziņš, vai pilsētas svētki, vispār kolosāls pasākums. Pilsēta pilna ar mazām bodītēm, visi jums stāsta, ka viņam ir labākā prece un tur vienkārši lērumiem ar viņu, bet kaut kā jums jāatrod tas veids, kā jūs kļūstat unikāli. Un šo tehnoloģiju ziņā tas kļūst arvien grūtāk, jo katrs taču zina, ka var atvērt ChatGPT vai Gemini, tajā ierakstīt un blākt, ir gatavs kaut kāds tekstiņš. Ne? Tāpēc tur ir kaut kāda daļa patiesības, tur var kaut ko modernizēt un dabūt ātrāk, bet tajā pašā laikā var arī ļoti ātri kļūt garlaicīgāk. Tas arī ir risks. Ir viens fundamentāls jautājums, kas ir faktiski visa esence, ka tanī brīdī, kad mēs skaidri gribam darīt darbiņus ātrāk un efektīvāk, ko tehnoloģijas var palīdzēt, un tehnoloģijas nav nekas vairāk. Jums īstenībā nav jēgas no 101 tehnoloģijas un risinājumiem un programmatūras, ko es te varētu tagad sasaukt vai stundām. Bet jums ir svarīgi no sākuma skaidri spēt atbildēt uz vienu jautājumu. Kas ir tas, ko šai vienai vai otrai procedūrai jums vajag galā? Un ar tādu izpratni, ka jūs varat nodefinēt, kādam tam galā ir jāizskatās. Un ja jūs to nevarat, tad ir jāiet citi ceļi. No sākuma ir jāsaprot, kas ir tas, kas tur jābūt galā. Un tās ir tās galvenās vajadzības, kuras ir jāmēģina noformulēt. Un visticamāk, ka būs vesela strīpa ar darbiņiem vai uzdevumiem, kuriem jums vienmēr vajadzēs galā vienu un to pašu. Ka jūs varēsiet nodefinēt to kā tādu procesu. Mēs vienmēr ejam cauri šitām procesam. Ja mēs taisam reklāmu, tad mēs darām šitā. Ja mēs taisam pasākumu, tad mēs ejam šitiem posmiem cauri, un tie sastāv no tādiem maziem gabaliņiem, un tiem gabaliņiem ir tāda atkārtojoša padarīšana, un to tad var aizvietot vai uzlabot ātrumu, kādā veidā mēs to dabūjam gatavu ar tehnoloģijām. Katra no organizācijām jūs pilnīgi iespējams dodās citā virzienā, un virzieni taču var būt visdažādākie. Varbūt kāds grib uzlabot resursu pieejamību, varbūt kāds grib samazināt izdevumus, varbūt kāds grib palielināt pakalpojumus, ko viņš dara, un tie būs pilnīgi atšķirīgi, un tam būs apakšā katram savs risinājums, tāpēc nosaukt lērumu ar risinājumiem būs diezgan bezjēdzīgi. Mana organizācija patiesībā ir šāda bilde, vai ne? Mums ir kaut kas tirgo šito visu ziedotājiem, kas tirgo tiem, kas gribēs apmeklēt. Tad viņi nāk uz pakalpojumu, tur ir tas, ko viņi dabon, un ir tie, kas tur kaut ko mēģina izdarīt, performēt, un tāpēc tie tur nāk. Bet tā aizmugurē ir vēl vesels procesu jūklis, kurā kaut kas notiek, un tieši tāpēc mums ir svarīgi zināt, kas katrā no šitiem posmiem ir tas, ko man vajag galā. Tāpēc jautājumu, ko man vajag galā, ir īstenībā vesels lērums. Un katrā no šiem vietām mēs varam atrast tehnoloģiju, un tās būs specifiskas tehnoloģijas. Nav tāda viena unikālā brīnuma, kas var palīdzēt šajos visos. Tāpēc mākslīgais intelekts ir labs palīgs, tā nav automatizācija, un automatizācija nozīmē, ka jūs nevarat ar vienu gājienu dabūt procesu, kas visu laiku vadās pats. Viens pavisam vienkāršs piemērs, lai jūs saprotat, par ko es runāju. Jūs citādi, es runāju ļoti tā vispārnāti. Piemēram, ja jūs varētu skaidri pateikt galā, ko man vajag galā? Man vajag galā procedūru, kā mēs daudz ātrāk tiktu galā ar, piemēram, kaut kādiem sadarbības līgumiem. Iedomājamies, ka man ir NVO, es zinu, ka Liepājā tāda ir. Viņi piedāvā un piegādā cilvēkiem, kam vajag
tādu aprīkojumu, kas ir slimības gultas un kruķi un viss kaut kas tam līdzīgs. Ne? Nu, tā kā veselība sabrūk un tev vajag atdabūt vietā. Viņi viņus dod ar cenu, kas ir adekvāta, un tā nav tāpēc uzņēmējdarbība, bet tajā pašā laikā, tad, kad viņi dod tagad tev to risinājumu uz kaut kādu laiku, tur līgums, vai ne? Kaut kādas juridiskas attiecības, lai šiem pēc tam atgriež apakaļ citādāk. Aizved invalīdu ratiņus un pazuda. Tad viņi rodās. Un tad viņu situācijā bija vajadzība, kad mums tas iet lēni, jo katru reizi tos līgumus sarakstīt, pirmkārt, tev atnāk cilvēks, vai viņš tajā stresā tur māk uzrakstīt un pateikt man savu vārdu uzvārdu. Tad tur kaut kādas kļūdas, tad mēs pārrakstam, tad mēs tur ņemamies un daramies. Un tad tas risinājums ir, piemēram, viena organizācija, tikpat labi te varētu būt rakstīts Microsoft vai vēl kaut kas. Ko viņi dara? Mēs uzbūvējām risinājumu, kur viņš ievada ailītēs savu vārdu uzvārdu, viss, kas līgumā vajadzīgs, tās mainīgās daļas. Tad tur iestājās pa vidu mākslīgais intelekts un sabur no tā atbilstoši šo te attiecību līgumu. Vēl viena programma, kas to automatizēti sastum kopā un noliek vienā mapītē gatavu līgumu darīts. Un tas notiek sekundžu laikā. Viņš ierakstīja anketu, nospied iesniegt, bam, līgums ir. Ja tas ir tas, ko jums vajag galā, tad tas ir tas, kā to var dabūt gatavu. Un šādi risinājumi var būt daudz un dažādi, jo te jūs varat redzēt vienu citu piemēru. Iedomājieties, cik forši būtu, ja jūs ierakstat savā mājaslapā kādu ziņu, un tad ir mākslīgais intelekts, kurš viņu pārvērš par cita formāta ziņu, un pēkšņi mums ir ziņas, kas ir liekamas Facebookā, Twitterī, ar vienu gājienu visos. Pēni būtu, vai ne? Un tā var dabūt gatavu. Bet ir jāspēj skaidri nodefinēt, ko man vajag galā. Paldies, lai mums izdodās! Un tajās minūtēs, kas pēc tam būs tā kā gandrīz stunda, iesim dziļāk.